Labdien, cienījamie Līvānu novada iedzīvotāji klātesošie un arī tie, kas mūs skatās tieši saistē. Pirmkārt, paldies organizatoriem par to, ka viņi ir spējuši arī īstenībā aktivizēt pilsonisko sabiedrību un kaut ko šādu arī organizēt, par ko interesējas un kas aktuāls visai Latvijai. Un tiešām par to jums liels paldies. Un otrā lieta, ko es gribu teikt, un varbūt tas būs pat mazāk saistīts ar šo te vēja parku projektu, bet kopumā ar to politiku, ka politika ļoti maz grib ieklausīties iedzīvotājos, un tā ir ļoti būtiska problēma. Un šo kļūdu es kā pašvaldības vadītājs gribu katrā ziņā izskaust un novērst, jo nekas nav svarīgāks par mūsu iedzīvotāju viedokli un nav vispār citas jēgas manam darbam, ja es neieklausos tajā, kāds ir iedzīvotāju viedoklis. To es gribu teikt pārliecinoši. Un konkrēti par šiem te vēja parku projektiem un IVN-iem, kas ir uzsākti Līvānu novadā, mēs jau veicam soļus. Kā jūs zinat, ir uzsākta aptauja, publiski pieejama Līvānu novada bibliotēkās un arī Domes ēkā, tātad klientu apkalpošanas centros, kur iespēja ir parakstīties gan par, gan pret, ja kādam ir šādas vai tieši pretēja veida uzskati. Tā kā noteikti aicinu izmantot šo iespēju tiem, kas to vēl nav izdarījuši. Un otrā lieta, ko es gribu teikt, šobrīd notiek darbs pie teritorijas plānojuma, un par laimi šis arī process tieši tagad notiek, un mēs redzam, ka Līvānu novadā ir gana daudz gan ainavisko zonu, ko ir vērts aizsargāt un saglabāt, un kuras šajā teritorijas plānojumā parādīsies, gan arī nepieciešamība par buferu zonu 2 kilometru apkārtnē ap ciematiem un pilsētām. Un šo te redakciju, kas būs teritoriāla plānojuma otrā redakcija, tā jums būs pieejama pēc domas balsojuma visdrīzākais septembra sēdes, tā kā esiet aktīvi, palieciet, sekojiet līdzi, un, kā es vēlreiz teicu, nekas nav svarīgāks par iedzīvotāju viedokli. Pieseko mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!